Čau! Šīs mazliet citādu šovs un ir pirmā diena, kuras katru dienu mēģināšu ielikt vienu burtu triku video. Tā kā man iepriekš īpaši labi nesanāca, es domāju, sākšu visu no sākuma. Nu, netak. Ir jau 288. diena. Skatieties. Vienu dienu eju Rīgā pie ielu un tur stāv viens vecīts ar 3 kārtiem. Viņš saka, nāc, uzspēlēsim, spēlēt uz naudu. Un es tā saku, aiziet, jo man patīk spēlēt naudu. Un viņš saka, tavs uzdevums, nevis sakot pīķa karalim, ja? Nevis pīķa karalim, bet gan sirds dāmai, ja? Sako sirds dāmai. Un es tāds, aiziet, mierīgi. Un es jau zinu tās triku lietas, tāpēc reiz saku, dāma ir augšā. Viņš saka, nē. Spēle vēl nav sākusies. Tā ir tā, ka pa katru minējumu tu zaudē 1 eiro. Un es tāds, aiziet, protams, kāpēc ne? Un viņš prasa, vai tu vēl joprojām domā, kad sirds dāma ir augšā? Es tāds, nē, noteikti nē, apakšā. Viņš tāds, tu mums parāda 1 eiro. Es saku, tad jābūt augšā. Nē, tu mums parāda 2 eiro. Es saku pa vidu. Nop, 3 eiro. Un es saku, tu lieto vairāk nekā 2 karaļus. Un viņš saka, nē, tu mums parāda 4 eiro. Es saku, pamēģinās vēlreiz. Nolikšu kārti, ja? Tā. Un kur ir dāma? Un es saku, noteikti apakšā. Nē, tu mums parāda 5 eiro. Tā jābūt augšā. 6 eiro. Nu, un es saku, tu noteikti lieto vairāk kā 3 kārtas. Un viņš saka, tu mums parāda 7 eiro. Un es saku, viss, es izstājos. Es eju prom, man vairs naudas nav, es eju prom. Viņš saka, pagaidi. Dubultojam likmi. Ja? Pēdējo reizi, un es tev atklāšu 1 kārti. Tā ir, kur? Tā ir dubultā vai neko. Kur ir tagad dāma? Un es saku, nē, es izstājos, es eju mājās, jo es students, naudas man nav. Viņš atklāja vēl 1 kārtu un prasa, kas šī ir par kārti. Un jums redzēt viņu seju, kad es pateicu, tā ir bildīšu kārts. Un jums redzēt manu seju, kad viņš parādīja, tu man esi parādā 14 eiro. Tā nu sēžu bez naudas. Vai Rīgas satiksmes transportā var nerādīt biļeti kontrolierim? Ja transports aizkavējas tik ļoti, kāpēc saraksta es jau esmu mājās?